tik. Čau, vakar! Ko mēs šodien, ko mēs šovakar darām? Karoči ākstamies. Mums ir viens upuris, Opel Corsa, 1,2, un viņš ir pārtaps pa turbo. Respektīvi visāds eksperiments uz viņu taisa. Pagaidām dotā momentā esam dabūjuši ārā, man liekas, tas cipars kaut ko izsaka, 200 zirgi, praktiski, gadrīz 198, man liekas, kaut kas tāds bija. Un tas viss tika dabūts ar, mums ir turbīna no 4.4 BMW, tas ir tas, kuram tās divas turbīnas ir. Turbīnas, kas saka, izmaksas ir šausmīgi anormāls, man liekas, kaut 40 eiro. Un strādā viņi tīri labi. Pagaidām esam iepūtuši, cik mums bija? 1,4. Pagaidām ir 1,4, bet tas ir arī visu to, cik mums iznāca ārā, vai ne? Jā, nav slikti, bet viena nianse. Mēs izmantojām, teiksim tā, kaut kāds leģendas klīst pa tulolu, kad tulols novāc detonāciju un tā. Tā kā mēs izdomājām šito te pārbaudīt, vai tas tiešām tā arī ir. Jā, tas reāli strādā. Pa lielam mums bija salīdzinoši benzīns pret ar maisījumu, tulolu maisījumu bija 30% pieaugums jaudai. 10% tulols klāt. Un tikai 10% tulols klāt. Tā kā, come on, tur jau gandrīz vai, ja ielai vairāk tulolu, ļoti iespējams, ka mums vairs uz spirtu pat nav jāskatās. Bet, kas saka, make sure, mēs, kas saka, iziesim visam cauri, cerams, ka virzuļi nekusīs, cerams, ka nebūs klaņas jāvāc un tā tālāk. Šis nav mans projekts, šis ir Kārļa projekts, viņam arī patīk izpausties, un Kārlis, kas saka, te būvē, dara, un reku šitais te vārdā Imāns, tas ir mums regulētājs. Mēs te bišķi tādi, kas saka, lauku zēni salasījušies, kaut ko mēģinām sadarīt. Tātad, respektīvi, pagājušo reizi mēs beidzām ar 198 zirgiem, un mums bija problēmas ar to, ka mums reku šitāds te maziņš kūlēs ir. Temperatūra, man liekas, bija cik mums tur bija kaut kā. 40 grādu, tas nāc apmēram. It kā nav slikti, bet vienmēr var jau arī labāk. Tā kā 37 nevarēja dabūt. Jā, tā kā mums šodien ir šitāds. Bišķi tā kā lielāks. Kā tur TDR teica, kaut kāds tas, bet ne ūdens kritums, bet, kad tur tās roras dafigā bija. Akvaparks, jā, ir. Mums ir akvaparks, jā, lai tā būtu. Tā kā šodienas mērķis ir tāds, mums ir šitā te lieta. Pa lielam, kādā miksā tur ir. Tas ir prost veistiklu šķidrums, sastāvs HVZ, tas saucās, kas tā? Akvamist. Akvamist, pārbaudīsim akvamist. Mēs bijām mēģinājuši sākumā to darīt ar lieliem jaudas zaudējumiem, tāpēc, ka mēs vienkārši, lējām no spaiņa iekšā un nekas labs no tā nesanāca. Šodien, kas ir sagatavots sprauslu izstāsts? Jā, mums ir sprauslu, kurai mēs mainīsim PVM signālu. No kā mēs varēsim piedozēt to visu, un tad skatīsimies, kas tur notiekās. Skaidrs, ka tas ir diezgan brutāls tāds risinājums, ka to modernāk dara daudz advancētāk, bet mēs te vienkārši gribam paskatīties, pārbaudīt, kā tas notiekās. Mēs lēnām advancējamies. Tā kā jā, šito mēs pārbaudīs, kas tur notiek vai nenotiek. Un, kas saka, sākumā noteikti mēs uz kaut kādu konkrētu boostu, vai ne, to darīsim. Visticamāk. Jā, mēs norunājām, ka negriezīs. Mēs tālāk neiesim, lai paliek visi tā nemainīgi lielumu. Jā, respektīvi braucam 1,4 bāru boost, smidzinam iekšā čurūdeni, mums ir lielāks kūlers, jā, un vadība mums ir vecais labais Vems. Tā kā, laižam. Tā, es aizmirsu vienu lietu pateikt. Dzinējs, viņš nav vērts vaļā. Man liekas, laikam Kārlis to eļu samainīja, nesamainīja, nezinu, nav svarīgi. Pa lielam nekāds turbo blīvs, pilnīgi nekas, kas saka no tuning, vienīgais tur ir kūlers, sprauslas, turbīna, un tas arī viss. Kas vēl ir tam dzinējam, šitiem ir tāda tendence sadals vāls, kas bilst.
Nu, šitam ir kaut kāds milimetrs no sadalas vāles sadils, un stokā viņam ir 80 zirgi. Tā kā, nu, kaut kas no viņa ir iznācis ārā, un vēlāk arī parādīšu stoka izrakstu un salīdzinājumu pret to, kas tagad ir. Tā kā maucam! Kas tiek darīts? Tagad mēs piedzenām degvielas. Tā, sorry, gaisma laukā nav. Tagad ātri tumšs paliek. Tagad tiek piedzīts degvielas, aizdedzes, nu, teiksim tā, dabūsim ārā, varētu teikt, ka maksimum no tā 1,4. Un tikai tad sāks spēlēties ar nu, to saucamo čurūdeni. Un, jā, nu, teiksim, šīs dienas galvenais targets ir saprast, ko reāli dara tas lokšķidrums. Jo, nu, zin kā, viss tur, nu ne viss, es nezinu, kas saka, nenodirsīšu vai kā, tik saka, tur tik daudz dod, šitik daudz dod. Mēs vienkārši gribam uzzināt un pārbaudīt, kas saka, uz savu sāds, precīzāk uz korses sāds, cik reāli šitā feature strādā. Tā kā, nu, sakārtojam visu, kas ir jāsakārto, un tad mīžam iekšā. Tad tā, aizdedz saregulēt, degvielu arī. Tur bišķīt aizdedz dabūja pagrozīt, ko mēs liesāk arī uzgriez, vai ne, man? Jā, bišķīt liesāk uztaisīja, un, nu, beigās, nu, smuku bildi, ne? Skaties, āreča, nu. 279 un 208 zirgi. Katrā ziņā, nu, katrs rants nav vienāds. Mums ir 205, 208, bet, nu, turās. Tā kā, nu, visi baigi labi. Tagad, nu, ko? Laižam rorē iekšā. Ciklonēties šķidrumu. Un tad mauksim vaļā. Skatīsimies, kas notiekās tālāk. Tā kā so far, so good, motors dzīvs. Un mums vēl ir problēma ar to, ka mums tur tāds, kas saka, Ļevijas bypass ir sanācis, un mēs pieļaujam iespēju, ka tur bišķīt pūš garām. Nu, teiksim tā, tas ir iespējams, nav teikts. Un mēs gribētu iepūst arī vairāk, bet nu, šodien mēs paliksim 1,4, jo ir divas lietas ar to bypass iespējams, ir bišķi problēmas. Un bišķi problēmas, nu, teiksim, vairāk būs dabūt. Vai to mēs nokosējam uz bypass, vai uz Westgate atspēr, grūti pateikt. Tā kā, nu, šito mēs pārbaudīsim nākošo reizi. Tā kā, jā, tagad mauksim iekšā šķidrumu un redzēs, ko viņš dara vai nedara. Ir kaut kāds rezultāts. Mēs esam, teiksim tā, maksī nobraukuši ar tulolu. Un maksimālais, kas ar tulolu mums ir sanācis, ir 201 zirgs. Vai redzēt? Wow. 201 zirgs. Un 201 zirgs kaut kādi 270 newtoni pa lielam.
Tad mēs sākām pumpēt iekšā to čurūdeni, logu mazgājamo. Un jā, mums ir pa lielam, ir dabūts klāt. Reāli dzīvē mums sanāk 217 zirgi, bet ņūtoni paliek tie paši, bet citā diapazonā. Respektīvi, mēs joku pēc, tā kad dabājām tos 217 zirgus, griežot aizdedz, ko mēs degvielu arī likām klāt. Ņēmām nost. Degvielu mēs ņēmām nost, nevis mēs, bet to Ķimāns. Viņš pa šito šarī, es ne. Degvielu nost un aizdedz klāt. Aizdedz 5 grādi. Jā, un respektīvi. Varēja izgriezt 5 grādi aizdedz klāt. Jā. Paprovējām mazāk. Paprovējām ar to pašu aizdedz bez logūdeņu un sāk detonēt. Jā, tātad Dubišs šīs dienas griezumā 17 zirgi, pateicoties tam čurūdenim. Teiksim tā, ja būtu bijis tā, kad, kā mēs runājām, kaut kādi 5-6 zirgi, kuiņi, jā, nav jēgas ķēpāties. Bet 17, 16 zirgi, tas ir tomēr diezgan. Un mums ir, jā, reku salīdzinājums. Var redzēt, reku šitā te līkne. Šī līkne ir tīrs benzīns. Tur var redzēt, ka te mums daudz tulols, jā, atvainojos. Mums šitien te ar logu mazgājamo šķidrumu, kas mums te radās. Opā, mums iztaisnojās gan ņūtoni, gan zirgi. Respektīvi, te jau gandrīz izskatās tā, kad drīzai apgrieziens jāsāk augšā. Pa lielam tas ir tas, ko mēs nedarīsim pagaidām. Un, kas mums te ir, izraksta. Un es neslēgšu kompī, bet uz stendu to izrakstu. Šitais ir tas, kas mums ir, ko mēs varējām dabūt ar tīru benzīnu. 169 zirgi un 230 ņūtoni. Tā kā baigi labi. Sanāk, mums ir tulols plus mīnus, ir tiešām tie kaut kādi 30 kaut ko zirgi pie noteikuma, kad ir tikai 10% tulola miks. Tālāk jau, kas saka, ar logu šķidrumu mums ir pieaugums, kas mums sanāk gandrīz 50 zirgi. Lielā vilcienā sanāk, 30 un vēl 7. Jā. Mums ir aizdoms, ka mums tā sprausla ir par maz, tam logu ūdenim. Ieliksim lielāku, kas saka, paprauvēs vairāk bišķīt piedozēt. Tā kā, aucam tālāk. 5 grādi aizdedzi tulolu un 5 grādi aizdedzi logūdeni. Pa lielam 10 grādi no parastā benzīna atšķirās aizdedzi. 10 grādi no parastā benzīna atšķirās aizdedzi. Tā Imāns teica, un tā arī ir.
Nu tad tā, ir nobeigums. Nobeigums beidzās ar 220 zirgiem, 274 ņūtoniem. Mēs jau sen gaidījām, kad klaņi iznāks, bet viņi nenāk. Tā kā būs dubls 2. Teiksim tā, 220 zirgi, tas ir maksimums aizdedzēji mūsējo čurūdeni. Tā kā grozies kā gribi, 10 grādi beigās palikās. Ja? Tulols 5 grādi, čurūdens vēl 5 grādi, 10 grādi un reāli dzīvē 20 zirgi ir tikai ar šito te fucking čurūdeni. Not bad. Nākošais mēs sakārtosim būstu, lai varam uzgriezt augšā un tad, kas saka, visas pārējās lietas cels klāt. Ko Imants saka pa visu šito? Kaut ko vēl kāds 10-20 zirgas dabūs klāt, ja klaņi neizkritīs. Jā. Mēs runājam, ka pietrūks tikai 20 zirgi. Lai būtu 3 reizes jauda lielāka. Jā. Lūdzu! Ir. Tā kā jā, baigi labais eksperiments katrā ziņā. Kārlim, saka, izturība ir būvēt visādi šitāds te mēsls, bet pasties, kas nāk ārā. Un, maucam tālāk. Davai, cīnās.